Nu, es esmu Jānis Naglis, mednieks jau 46 gadus. Pašreiz es arī mednieku klubā Lejas ciems Dūre. Kādreiz biju valdes loceklis, bet tagad jau kā pensionārs esam pagājuši maliņā un devuši visu varu jaunajiem. Pašreiz mēs atrodamies Lejas ciema šautuvē, kur es joprojām vēl ņemos kā šautuves instruktors. Apmācu jaunos šaut un arī pieņemam mednieku eksāmenus. Viņa vispirms piederēja kolhozam, kolhozs viņu uzcēla savā laikā. Un tad, kad bija tie juku laiki, tad notika privatizācijas un viss, un tā šautuve bija pamesta vienkārši. Te neviens nesaimniekoja, sāka viņu demolēt laukā, un par cik man tas šaušanas sports un viss tā bija sirds lieta un patika tā lieta. Tad es uzņēmos šefību un tā arī aizgāja. Tā visa lieta. Kad sākām daudzi mednieki, kam tas ir vajadzīgs, finieris nav mešs un varbūt nevajag, tas ir dārgi, bet es uzskatu tā, katram medniekam gadā vismaz 2 reizes ir jāapmeklē šautuve. Un ja viņš, kā saka, ir visa cieņa pret medībām, tad tomēr pirms atbildīgām medībām ir jāpiešauj ierocis. Jāpārbauda optika, ierocis, patronas. Un Latvijā nav likuma tāda, bet Igaunijā un Lietuvā jau ir likums, ja tu neizšāvis normu, tu dzinēji medībās piedalīties nevar. Šo ir pārņēmuši ļoti daudzi Latvijas mednieku kolektīvi, un ja tu neesi izšāvis ieskaiti, tad dzinēji gaidas medībās tu vari iet, bet dzinēji medībās tu nevari piedalīties. Un no savas pieredzes es varu pateikt, kolektīvi tie, kas brauc regulāri katru gadu, ir tāds balvu kolektīvs Bebrītis, kas brauc gadā 3 reizes. Viņam ir tādi kā mači, un viņi brauc 3 reizes. Ja sākumā vīri bija tādi, kas nevarēja sašaut šito pašu cūku ieskaiti, uz 35 metros tos 50 punktus, tad tā principā nav neviena pensionāra, kas to nevar izdarīt. Vajag tikai pašaut, nevajag kautrēties. Un mūsu kolektīvai tas pats. Mums sašauj visi pensionāri, visi sašauj bez problēmām. To ir sapratuši, kad ir jāšauj, un paši sapratuši, kad arī medībās ir daudz labāki rezultāti. Un katru gadu mēs šaujam šo ieskaitu kolektīvu, bez problēmām. Redziet, mana visa profesija saistītā meža. Es pabeidzu Aizupes tehnikumu, pēc tam Jelgavu, un mans viss mūžs ir saistīts ar mežsaimniecību. Ar pārtraukumu, kad biju, ielīdis politikā, kur es sapratu, ka tā nav mana īstā vieta, un tad pastrādāju Lejas ciemā par izpildu komitejas priekšsēdētāju un arī Gulbenē par pārvaldes vadītāju, par to mēru saucamo. Bet es sapratu, ka tā nav mana vieta, un es no turienes aizgāju projām. Es domāju, ir obligāti, jo sākumā tomēr labi nebija tādas rocības un nebija veikalos pieejams. Tas viss agrāk vīri, ar ko gāja uz darbu, ar to gāja medībās. Tagad praktiski tāda nav. Katram tomēr medniekam sev cienošam ir atbilstošs apģērbs, un vīri arī ir sapratuši, kad ir labs apģērbs, tad nesalstā. To arī izskaties, kā saka, jo pret medībām ir jābūt ar cieņu. Tas viss jāuztver. Mēs kādreiz vīri bija tad, kad pirmie vācieši parādījās šeit, ciemos atbrauca. Protams, vāciešiem kas ir galvenais? Tas ir jābūt labi saģērbušām, forši izskatīties, viņam ir jābūt, mēs tā smīkņāja par to, es teicu, nē, tas ir cieņa pret medībām, un tā tam arī ir jābūt, kā saka. Un arī tagad starp latviešus medniekiem, kas ir kolektīvos, kur aizbrauc, tu reti redzēsi, kur kāds mednieks ar to pašu apģērbu iet uz medībām, ko uz darbu. Un arī visa, teiksim, protams, ieroči, munīcija, apģērbs, tas ir stipri auguši, kā saka, mednieki. Redziet, manā ģimenē mednieks dēls, medniece meita, sieva nē, paldies Dievam, tak nevar būt visi mednieki, kā saka. Un mums jau arī tagad ir doma, kā saka, šogad uztaisīt, teiksim, ļoti daudzos kolektīvos tas ir, kad ir ģimenes medības. Sievas iet dzīt, bērni iet dzīt, pēc tam ir, kā saka, vakariņas un ballīte un visa. Un tad mums arī ir tāda doma uztaisīt, teiksim, ģimenes medību vakaru, kā saka, ejam medībās, dzinēja medībās, iet dzīt sievas, un pēc tam varbūt mazas tādas kā sacensības, un vakarā ballīte, noslēgumu, tādus kā ģimenes svētkus saistītas ar medībām.
Te ir, teiksim, Mundiņš vīriņš arī tāds, kā saka, mednieks, viņam abas meitas ir mednieces, kā saka, un mums kolektīvā vispār es gribētu teikt, ka Latvijā mēs esam no tādiem kā vadošajiem. Mums ir tā, 1, 2, 3, 5 dāmas mednieces. De visos kolektīvos tik daudz nav. Kaut gan pēdējā laikā ļoti daudz stājās dāmas tieši medniekos. Un es daudzreiz uzdodu, kā ir bijušas arī tādas, pamatā ir vīrs mednieks, es arī gribu, un es stājos, un pat vīrs nezinu. Bet ir arī tādas dāmas, kur nav neviens mednieks, bet viņi saka, man tas patīk, un es gribu kļūt par mednieci. Un stājās. Un dāmas, starp citu, viņām ir spēcīga nervu sistēma, viņas šauj ļoti labi. Nav, principā, bijusi neviena dāma, kas nenoliktu eksāmenu. Šeit. Ir bijuši gadījumi, kas pirmās reizes neizdodās, bet noliek. Viņas ir paklausīgas, viņas labi šauj, tur nevar teikt. Vai viņai blondīna vai kas, bet šaut viņas dāmas šauj diezgan labi vispār. Nekādas problēmas, kā saka, mums ir daudz ieroči, kā saka, kas ir gan viens, gan otrs var, teiksim, bet, es saprotu, viņam šis ierocis iepatīkās, viņa elegantums un vācu kvalitāte, un viņš tomēr nolēma arī pats iegādāties, kā saka, bet, daudzreiz tā bija, kad, kā saka, viņš medībās, bet viņš ņēma citu ieroci, kā saka, ir jau vīknes dobri ieroči, bet, šis ierocis viņam iepatīkās, un viņš tieši tādu arī iegādājās. Blāzers ir ļoti labs, teicams, ierocis, drošs, elegants, viņš ir dizainisks, skaisti nostrādāts. Paņemoties daudziem jaunajiem medniekiem, es saku, tā, kad esi noskatījis ieroci, ieej veikalā, tev iekrīt acīs, tu paņem to ieroci rokās, piemet, paskaties, un tu jūti, viņš ir tavs vai nav. Un ja viņš ir tavs, tad tikai prasi par cenu. Un lai viņš cik dārgs agri vai vēl, viņu nopirksi. Tas ir pats. Protams, padārgs viņš ir. Es gandrīz gribētu teikt, bišķi neadekvāti, bet arī Mercedesam maksā nosaukums. Protams, ir nelieli savi trūkumiņi, jo pasaulē nekas nav ideāls. Arī uz saules ir plankumi. Tāpat ir, bet jebkuru ieroci mēs varam gan pozitīvo pa viņu teikt, gan arī atrast kaut kādu niansīti, kas ir. Šis ierocis, es uzskatu, ir, ko es vienmēr esmu lielījis, tas ir blāzers, zauvers un arī somu tika. Kas man pašam ir un tos ieročus, un es arī neesmu malā nolicis tiku, ar šo ieroci es eju gaides medībās. Ar klusinātāju visu, jo dzinēja medībās man klusinātājs, viņš nepatīk, viņš ierocis ir garāks un visu. Dzinēja medībās es joprojām esmu savu veco labo tiku. Bet šis ir gaides ierocis ar klusinātāju, precīzs. Es saku, galvenais ir droši. Protams, aizslēgs viņam arī strādā eleganti. Blāzers ir blāzers. Jā, šeit ir pavisam cits mehānisms, teiksim, aiztaisot. Ja lielāko daļu ieročiem aizslēgu, kā saka, pārvelkot, uzvelkās jau arī mehānisms. Jā. Šim ierocim nav, šo ieroci uzvelk. Teiksim, viņš šādā veidā ir uzvilks un šādā veidā, redz, viņš arī kaujas gatavībā ir. Un tā, kad palaid vaļā, viss atspere vairs nav uzvilkta un viņš ir drošs. Pāri lielāko daļu ieročiem, teiksim, tad, kad tu aizslēgu pārvelc, jau mehānisms ir uzvilkts, vienkārši runājot. Jā? Un drošinātājs ir tas, kas sprūdu nodrošina. Nevar nospiest mēlīti. Vai ne? Šim ierocim tādas lietas nav. Viņš ir, gribu teikt, vienkāršs un ļoti drošs. Ja ir nolaist, redziet, tad viņam tur nekas nav uzvilkts un tur nekas nevar notikt. Bet, teiksim, ja es paņemu to pašu zauveru, jā, viņam arī ļoti spēcīga tā sistēma ir, kā saka, drošības, viss ir sataisīts, bet viņam atspērē ir uzvilkta. Viņš ir nodrošināts, lai tu nevari nospiest mēlīti tikai. Un ja ierocis krīt vai vēl kaut kas ir, viņš var iet vaļā, ja viņš ir pielādē. Šādi ieroci es arī personīgi nekad neuzvelku viņu, es viņu uzvelku tikai tad, kad es ieraugu dzīvnieku. Man visu laiku ir, kā saka, pamatā ir kā vīri apsēstās laktā, pielādē, viņš jau ir uzvilks, nodrošina viņu visu, bet viņš ir uzvilks. Ja viņš krīt vai ko, viņš tomēr var arī notikt šādi. Šīm ierocim šāda iespēja nav. Šis arī ir viņa drošinātājs un viņa uzvilkšanas mehānisms.
Ļoti eleganti. Nu, kas vēl viņi patīk, teiksim, šis arī ir reku nolaišanas mēlīte, sprūdiņš, kā saka. Nu, ļoti eleganti, aptverīte viss. Nu, cik viņš ilgi kalpos, es nezinu, man tikai nokalpojas 4500 caur viņu ir izšaut. Kāpēc kāds prasīs tik daudz? Tāpēc, ka es viņu vienu brīdi devu jaunajiem šaut. Izstāstu savu teoriju par šīm visām lietām, kā saka. Un tagad viņi man šauja 223. Remingtonu. Ar titāniem mazāks kalibrs tomēr, un viss, jo man savas tikas palika žēl. Jo arī tikai ir savi mīnusiņi, nu, mehānismā visā, kā saka. Šis ir, es saku, viņš ir ļoti vienkārši, viss grib teikt, kā saka, jo nekas uz pasaules nav ģeniāls pa vienkāršumu. Jo viņš ir vienkāršāk, šim šis viss mehānisms, viņam ir ļoti vienkārši. Viņš ir vienkārši un viņš strādā. Protams, arī pārlādēšana, nu, redziet, viņam tas aizklaiks strādā, kā saka, nevajag tev kloķēt, kā saka. Un vēl pat galvenā īpašība, ko es atzīstu, tas ir divi ieroči, zauvers un blāzers, kam ir sabalansēts stobra garums, vītņu skaits un vītņu kāpe. Tie ir 3 rādītāji, kas ieroču ražotājam pareizi ir jāsabalansē. Tur ir veselas tabulas un viss, kā saka, bet šiem ieročiem šis ir. Tas nozīmē, ka viņiem lodes principā lido ar minimālu izkliedi. Šiem stobriem. Zauvers un blāzers. Protams, arī, teiksim, paņemsim citu ieroci vai tiku, kā saka, kaut vai titānu paņemsim, kā saka, kaut vai arī to pašu čehu ieroci. Arī tiešām precīzi, un es negribu nolikt citus ieročus. Man ir reizēm tas kaitina, kā saka, ja viņam ir zauvers vai blāzers vai tika, vai ka viņš lielīs tikai savu ieroci. Visbiežāk ir slikti šāvēji, un ieroči ir labi. Gribu teikt, kad ļoti pareizi mēs izdarījām, un es daudziem esmu kolektīviem teicis, kur vecie neatkāpjās. Nu, viņš uzskata, ka viņam ir jābūt, un tikai viņš darīs pareizi. Nu, ne taču. Nu, jaunas lotas, savādāks lauka, un kaut ko jaunu ievieš un dara. Mēs, protams, viņus uzraugam. Mēs neļaujam viņiem tā, bet, nu, ir progresē un ievieš kaut ko jaunu, un viss notiek. Nu, jaunajiem pieder nākotne, kā saka. Ir laiks, kad tev tomēr ir jāpaiet maliņā. Tas ir pats galvenais, kā saka. Zini, ka tu spēji valdīt un ka tu vari būt ierindas mednieks. Un es par to esmu ļoti priecīgi, ka es aizēju medībās. Man ne par ko nav jāatbild. Es esmu ierindas mednieks. Kur man ir noliekt, tur es stāvu. Ideāli es medībās atpūšos. Lielākais darbs ir vadot medības, ko es vēl joprojām daru. Bet, ja tu, teiksim, tev nav jāvada medības, tev nav atbildības, nu, eleganti, tu atpūties. Daudziem cilvēkiem, kas ir, kā saka, jau 60 gadi, kā saka, viņš visu mūžu ir bijis mednieks, es gribēju teikt, nu, ļaujiet tā varu jaunajiem, tā ka ļoti daudzi jauni mednieki, kas arī grib izpausties, un tur jau sākās daudzos kolektīvos ir tā, ka konflikti rodās. Jaunie uz savu pusi, vecie uz savu pusi, a vecie visu grib, nu, tā kā bija vecā laikos. Nu, nevar, nu. Pirmais jau, ko es teicu, kā saka, ļaujiet jau saimniekot jaunajiem medniekiem, tie paši sākat atpūsties, bet medības pie malas nemetiet, jo visi jau zina to teicienu, mednieks, ko ir pavadījis medībās, to Dievs no viņa mūža paskaita nost, tā kā to arī pagarinām savu mūžu. Kā mums viens vecs mednieks teica, viņš saka, tad, kad jau smilts rādīsies no otras puses, tad arī vēl iešu medībās, ka tik paiet varēšu. Medības jāuztver ir pareizi, tas nav tikai, kā saka, šaušana, bet tas ir daudz kas vairāk. Tas ir būt pie dabas. Un es bieži vien tagad jau, ja agrāk es vienmēr, tad, kad gāju individuālajās medībās, es vienmēr biju ierocis līdzi, tad tagad es bieži eju ar binokli. Un daudzi smējās pa mani un netic, es saku, tad, kad es aizēju bez ieroča ar binokli, es redzu daudz ko vairāk. Tā kā mednieki esiet tuvāk pie dabas un baudiet to visu skaistumu, kas mums ir dots. Un tā kā mēs Latvijas mednieki pašreiz medījām, tad daļa Eiropas, arī vācieši mums vienkārši apskauž. Ar to arī būsim lepni.